Pievērsīsim mūsu nedalītu uzmanību Dieva vārdam. Mēs lasīsim no vēstules ebrejiem 12. nodaļas, sākot ar 18. pantu. Ebrejiem 12, sākot ar 18. pantu. Jūs neesat pienākuši pie kalna, kas rokām taustāms, pie degošas uguns un mākoņu, tumsas un vētras, pie bazūnas skaņas un vārda balss, par ko tie, kas dzirdējuši, ir lūguši, lai viņiem vairs nekas netiktu teikts. Jo tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts, ja arī kustonis pieskaras kalnam, tas akmeņiem jānomētā. Un tik briesmīga bija parādība, ka Mozus teica, es esmu izbijies un drebu. Bet jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālemei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei un debesīs pierakstīto pirmdzimušo draudzei un Dievam, visu tiesnesim un pilnību sasniegušo taisno gariem un jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinīm, kas spēcīgāki runā nekā Ābela asinis. Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā. Jo, ja tie nav izbēguši, kuri atmeta to, kas zemes virsū Dieva mācība mācīs, jo mazāk mēs, ja novēršamies no tā, kas ir no debesīm. Viņa balss toreiz satricināja zemi, bet tagad viņš pasludinājis, sacīdams, vēl vienreiz es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis. Es vēlos vēlreiz jums sacīt, brāļu mazs, ka mēs esam Dievam pateicīgi un priecīgi, ka varam atkal būt jūsu vidū. Jo patiesi jūs esat mūsu sirdīs ir dalītas. Mēs dzīvojam divās zemēs, tur tālu un šeit. Un ticam, kā arī jūs mūs pieminat, tāpat kā mēs jūs. Mēs lasījām brīnišķīgu vārdu. Mēs lasījām par to, ka Dievs ir atklājies cilvēkiem. Ja Dievs pats sevi neatklātu un nedarītu mums zinām, mēs gandrīz neko par viņu nezinātu. Vēstulē romiešiem mēs lasām, ka mēs varam nomanīt viņu no viņa darbiem, ko viņš spēj, kā viņš ir radījis, bet tajā pašā laikā mēs nezinātu, ka mums ir iespēja būt glābtiem, ka mums ir iespēja ar Dievu sazināties, komunicēt. Mēs zinām par Dievu tik, cik Dievs pats mums sevi atklāja. Un viņš atklāja, jo viņš mūs mīl. Mēs lasījām par kādu īpašu Dieva atklāsmi Izraēļa tautas dzīvē piedzīvojumā tad, kad viņi bija izgājuši ārā no Eģiptes zemes un atradās ceļā uz apsolīto zemi. Viņi atradās tuksnesī, viņi tuvojās Sinaja kalnam, Dievs tur atklājās. Spēkā, varenībā, kalns trīcēja, bija saules aptumšošanās un līdzīgas lietas, un Dievs runāja ar Mozu. Un Dievs ar savu roku uzrakstīja bauslības galdiņus, un Mozes tos nonesa tautai.
Tā Dievs atklājās vecās derības tautai. Un šai tautai bija pienākums Dieva atklāsmi darīt zināmu visiem pārējiem ļaudīm. Bet tad nāca laiku piepildījums. Un Dievs atkal atklāja sevi tik pilnīgi kā nekad iepriekš. Jēzu Kristu. Iesākās jauns laikmets, jauna ēra, evaņģēlijs, kuru Jēzus pasludināja, to pasludināts šodien visā pasaulē. Un mēs šeit lasām vārdus, kas attiecās ne tikai uz 1. gadsimta ebrejiem, kuriem oriģināli šī vēstule tika rakstīta, bet uz visiem ļaudīm, visiem ticīgiem ļaudīm. Uz mums jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam, dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzalemei, eņģeļu neskaitāmiem pulkiem svētku sapulcē un debesīs pierakstīto pirmdzimušo draudzei un Dievam visu tiesnesim. Šie vārdi ir rakstīti, doti draudzei. Jo draudze ir tuvojusies Dievam. Un mēs individuāli esam tuvojušies Viņam. Draudze ir brīnišķīgas Dieva iestādījums. Kristus draudze ir jaunais Izraēls. Un šim jaunam Izraēlim, Dieva draudzei pieder tie ļaudis, kurus Dieva gars ir aicinājis, kuri ir Dieva aicinājumam atsaukušies, kuri ir atpestīti no grēka un grēka sekām, izglābt no nāves, no sātana varas un gūsta, no pasaules, kur ir piedzimuši no augšienes un saņēmuši svēto garu. Un Jēzus mājo šajos cilvēkos kā templī svēta gara personā. Tas attiecās uz mums, kurus viņš ir pieņēmis, kurus viņš ir apžēlojis, kuriem viņš ir atklājies personīgā piedzīvojumā. Bet šovakar es vēlos jūs uzmanību vērst uz šīs draudzes aprakstu, jeb īpašo stāvokli, par kādu mēs šeit lasām. Jūs esat tuvojušies debesīs pierakstīto pirmdzimušo draudzei. Šie vārdi prasa pārdomas, šie vārdi prasa iedziļināšanos. Ievērojiet, ne tikai draudze, bet draudze, kas ir debesīs pierakstīta, un draudze, kas sastāv no pirmdzimušiem. Ļoti īpatnēji. Es biju savai mātei pirmais un vienīgais. Varbūt, ka daži no jums arī. Bet ko lai saka tie, kas ir piedzimuši 2. un 5. un 10. un kā 16. Tie vairs nav pirmdzimušie. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka tikai tie, kas ir fiziski pirmdzimušie ģimenes locekļi, tikai tie var piederēt Dieva draudzei? Ieskatīsimies, ko Svētie raksti runā par pirmdzimušiem.